Mobilo platformu izstrādes un testēšanas komandas. Viena no pēdējām bija tieši Skype ar iOS versiju. Attiecīgi, tur es iedodu daudz pieredzi, kā notiek izstrādes procesi, kā notiek testēšanas procesi. Un ar to pieredzi arī labprāt dalīšu šodien prezentācijā ar jums. Šobrīd vairāk Skype nestrādāju. Šobrīd esmu līdzīpašnieks uzņēmums izdeva labu Latvijā. Un tas, ko mums uzņēmums dara, ir specializējies tieši programmatūras testēšanas jomā. Mēs esam 60 darbinieku komanda un piedāvājam dažādas testēšanas pakalpojumus tādiem uzņēmumiem kā tā pašam Skype'am, Microsoft'am, Orange grupai Francijā, Truecaller Zviedrijā, tepat Latvijā arī sadarbojamies Latvijas banku. Pirmais ir Skype'am šobrīd 300 miljonu aktīvu lietotāju. Aktīvu lietotāju nozīmē lietotāji, kas vismaz reizi dienā ielogojas Skype'ā un veic kādas aktivitātes. Reģistrēti lietotāji, man liekas, ir 700–800 miljoni, bet aktīvi lietotāji, kas ikdienā lieto produktu, ir 300 miljoni. Katru dienu, izmantojot Skype, tiek veikti 3 miljardi Skype zvanu minūtes. Lai labāk to Skype izprastu, tas ir aptuveni katru dienu cilvēku runā 5700 gadus tikai Skype sarunās. Tas laiks, kad 2 līdz 3 dienas Skype servis vispār nebija pieejams. Neviens nespēja ne ielogoties, ne zvanīt, ne izmantot nekādas no Skype servisiem. Es atceros, toreiz pats strādāju Skype'ā, un tās bija diezgan tādas dramatiskas dienas. Bija kā 20 inženieri, kas tika ielikt vienā telpā, un 3 dienas no vietas viņi vispār netika ārā, kamēr netika salabotas visas problēmas. Ne viņiem bija iespēja aiziet mājās, ne vēl kaut ko, viņš atrast boru, un tā kā kara telpa. Cilvēki tiek salikti telpā un dienu un nakti strādā, lai tikai salabotu visas problēmas, kas radās. Bet strādā vismaz 8 komandas. Kad es saku 8, tas nozīmē, piemēram, ir komanda, kas veido audio bibliotēku, video bibliotēku, user interfeisu. Un katrā no tām komandām vismaz 5 izstrādātāji. Visi viņi strādā vienlaicīgi un tas kods jāsaliek kopā, jānotestē un jānodod lietotājiem. Tas ir pats pirmais, ar ko jauna kļūda labojuma vai jauna funkcija ieviešana, to tas sākās ar pārprogrammēšanu. Nākošais, jebkura programmētāja uzdevums ir jaunām funkcijām, kas tiek veiktas, jauniem koda algoritmiem, ir ieviest vienības testēšanu. Vienību testēšana, tas nozīmē, ka jebkura klases metode, jebkura klases funkcija tiek notestēta. Aizsūtīt ziņu otram lietotājiem. Atkal tiek uzrakstīts skripts. Ir otrs telefons, kur arī tiek veikta pārbaude, vai konkrētā ziņa tiek saņemta. Ja viņa tiek saņemta, tests atkal ir. Tas, ko jūs arī redzat, ir reāls ierīces, ir screenshot no programmēta, no reālām ierīcēm. Tā tiek izpildīta automatizēti testi. Tiek veikti zvani no ierīces, tiek sūtīti čati no ierīces, veikt jebkādas citas darbības, kas pārbauda, vai programma strādā korekti. Testa veidi, kurus iepriekš stāstīju pabeigt, ir veikt vienības testēšana, integrācijas testēšana, manuālā testēšana, regresijas testēšana. Ar to tas darbs nebeidzās. Tanī brīdī Skype programma tiek palaista lietotājiem publiski, bet testēšanas darbs neveicās. Brīdī, kad viņi tiek nodot publiski lietotājiem, tad sākās monitorings. Un tādā brīdī tiek palaista Skype programmatūra un konkrēts scenārijs, vai Skype darbojas backgroundā, vai zvans tiek veikts, vai čati kaut kādi tiek veikti, un reālā laikā kvalitātes inženieris redz strāvas patēriņu. Šeit, piemēram, tiek jūs redzēsiet, kā notiek izmaiņas. Šobrīd ir foregroundā ieslēgts telefons un tiek patērēta daudz strāvu. Brīdī, kamēr ekrāns tiek izslēgts, uzreiz strāva ir minimāli tiek patērēta. Papildus tam ar šī testa palīdzību vienmēr tiek ievākti visi ienākošie un izējušie dati, un attiecīgi strāva kaut kādā brīdī tiek patērēta daudz,
tad to var korolēt, kas viņa tieši brīdī notika ar datiem, vai tur bija, teiksim, kaut kāds nesankcionēts pieprasījums.